Šajā raidījumā stāstām par labām idejām un paveiktiem darbiem Gulbenes novadā. 2007. gadā izveidotā biedrība Sateka koordinē Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 4. ases programmas līderu projektu izstrādi un realizāciju. Kopš 2010. gada no 233 iesniegtajiem ir apstiprināti 113 projekti. Šoreiz iepazināmies ar vairākiem projektiem, kas realizēti Jaungulbenes, Līgo un Galgauskas pagastos. Jaungulbenes tautas nams, kas celts pirms 125 gadiem, nesen tika renovēts un ieguva jaunu izskatu. Tika ierīkota jauna apkuras sistēma, jo ar krāsnīm ēku vairs nevarēja piesildīt. Arī vietējie iedzīvotāji bija kļuvuši visai kūtri pasākumu apmeklētāji. Ļoti maza apmeklētība bija pasākumiem, arī vispār kultūras dzīvē bija diezgan slikts tas viss, jo arī augsts bija, arī pasākumi vienkārši cilvēki nenāca. Un tad arī bija Eiropas projekts, kuru tika pilnībā renovēts nams. Tāpat tautas nama vajadzībām tika realizēts projekts, kas guva atbalstu līderu programmā. Tāpat arī pa Eiropas naudiņām iegādāti krēsli un aizskari, jā, lai šie aizskari lai saglabātu tādu vēsturi nedaudz, jā. Bet, protams, jaunā skaistā namā neliks taču vecus krēslus, tas jau būtu tiešām. Jā. Un, protams, zāle ir skaista. Tautas nama vadītājs stāsta, ka par pasākumu apmeklētību sūdzēties nevar. Ņemot arī vērā to, ka pagastā cilvēku kļūst mazāk, bet ir pēdējos gados parādījusies tendence, ka cilvēki brauc arī no citiem pagastiem, no visa novada. Skatīties arī šos pašus mūsu amatieru teātrus, jā, kad mēs mēģinam studēt tādas izrādes, lai nav, teiksim, tās vēsturiskās, bet kaut ko mūsdienīgu. Un līdz ar to šie nosaukumi piesaista arī citus cilvēkus. Un tā. Arī balles tiek apmeklētas diezgan labi, salīdzinoši varbūt arī ar citiem pagastiem. Savukārt pagasta pirmsskolas izglītības iestādē Pienenīte rastas telpas ģimeņu centram, kurā iedzīvotājiem ir iespēja pulcēties uz dažādām aktivitātēm. Pie mums nāk gan pagasta koris sieviešu liede uz mēģinājumiem, jā, visu gadu dziedam tepat, gan mums te nāk pagasta jaunieši, rektoru mūzikas instrumenti, visas stāvu skolotājs Mednis ar savu ansambli darbojas un mēģinājumus šeit notur, jā. Un tā kā mums pagājušajā, tāda neformāla arī grupa sieviešu darbojas, Gatve. Viņa nav oficiāli reģistrēta biedrība, bet tāda neformāla sanākšana kopā darbojas gan daža pagasta sieviete, bet arī bērnudārza darbinieces, jā. Un tā kā iepriekšējā gadā radās tāda izdevība iesaistīties arī projektā, tad radās ideja drusku, kura tur tālāk attīstījās. Lai aktivitātes dažādotu un ieinteresētu vēl lielāku vietējo iedzīvotāju skaitu, tika rakstīts projekts līderu programmai. Radās tā ideja, ka iesaistīt varbūt jaunās māmiņas, lai viņas apgūtu varbūt prasmes ar šujmašīnu šūt, ar ādām mašīnu adīt. Pirms tam tika veikta arī aptauja, un secinājums bija tāds, ka, protams, šujmašīnām dažai māmiņai jau bija, jā, bet ādām mašīnas faktiski uz visu te mūsējo pagastu, ko mēs apzinājam, bija vienīgai vecmāmiņai, jā, un tāda, kura bija gatava arī mums palīdzēt, iesaistīties un darīt visu. Un tā ideja apauga ar to, ka, tad bija izdomājuši, ka pirksim varbūt tās, ja būs iespēja, protams, ja projektu atbalstīs, pirksim šujmašīnas un pirksim to ādām mašīnu. Un lai tur arī tomēr pameklētu kādas idejas, tad arī datoru, jā. Un, protams, dažas tur mēbeles, kas bija piesaistītas tam arī, jā. Visaktīvākā darbošanās šeit notiek gada tumšajos un augstajos mēnešos, un interesi ir gan par šūšanu, gan ādām mašīnas izmantošanu. Vēl kādā projektā gūts atbalsts dzīves iegādēji, tad tapuši dažādi skaisti darbiņi. Tā kā mēs iepirkam to dzīvu, tad tas iznāca, mēs pagājušā gadā vairāk strādājam tieši ar ādām mašīnu. Un meitenes nāca, un apmēram 10 kādas, kas tiešām, ko gribētu, pamatelementus arī apguva, ja? Un rezultāts ir tāds, ka apmēram 60 spilventiņi pagājušajā gada tāda veida, kas mums tur ir, tika noadīti, jā, un tie aizceļoja uz grupiņām, un te kāds palika arī, jā, un arī pēc tam arī šuvam vēl tur dažus spilventiņus.
Nu, tad kādas pamatprasmes, teiksim, radīšanu, apmēram 10 māmiņas tur apguva to pamatprasmes. Tāpat arī bērndārza vajadzībām tapuši dažādi šūti tērpi. Kaut ko jau te mēģinājām šūt. Priekš bērnu dārza vajadzībām tika sašūti. Tas te tikai nolikts, bet tā vesels komplekts. Svārciņi, puišiem bikses, vēl tur vieni svārciņi, sarafāniņi, lāča tērps, pienenītes, tad tērps. Tādas lietas, jā. Un vēl šad tad māmiņas, neteiksim, ka bieži, bet ieskrien kādu reizīti arī tā, ja kaut ko mājai grib, tad mašīnu mēs ļaujam izmantot, protams, viņas nāk uz šejieni padarboties. Savukārt Jaungulbenes arodu vidusskolas apkārtne jau vairākus gadus vasarās tiek sakopta, pateicoties par līderu projektā gūtiem līdzekļiem iegādātam Mauriņa pļāvējam. Visvairāk sanāk stadiona apkārtne te ļoti liela. Būtībā sanāk viņam tā, ja dienu sāka par 5 stundas obligāti, viņš iet 5 dienas. Tā kā viņš nopļauj, tā kal un tā. Šeit tiešām aparats ļoti labs, ļoti izdevīgs, viņš izdevies, nav ātrumus jāpasties, priekš atpakaļ ar kāju. Ir ļoti ekonomisks pirmkārt arī, būtībā aparāts, kā saka, uz godu var pateikt, izdevies, jā. Savādāk jau to apkārtni nevar? Savādāk nekā, bet šī tāda aparats, īpaši stadions, ir liela platība, baiga stadions, kad šodien pat braukli pēcpusdienā uz stadionu, šodien pat, un kamēr nopļaus visu. Šeit ar pļauj tāpat, jā, bet nav tik bieži, šeit nav jāpļauj tik bieži kā stadions. Nav tik svarīgi, tāpēc stadions tas ir svarīgāks un viņš ļoti labs, kā saka, kā domās priekš stadionu būtībā. Un kā te jūs pirms tam tikāt galā? Priekš tam mums vēl viens tāds traktoris ir, baigi vecais, tam mēs ar viņu mokamies visu laiku. Agrāk pļāvamies ar šito te ar, pašam parastam stume pļāvējam agrāk. Tur jau gāja 2 dienas, 3, kamēr viņi nosteigā visu stadionu. Turpat Jaungulbenē darbojas arī biedrība Kāpnes, kas dibināta pirms 7 gadiem ar mērķi veicināt jauniešu aktivitātes. Biedrības telpas sākotnēji bija visai sliktā stāvoklī, bez labierīcībām, un jaunieši paši rakstīja projektu, lai gūtu līdzekļus telpu remontam. Rezultātā tika izremontētas šīs telpas, viņas ļoti skaistas, iekārtot labierīcība, tā ir pat galvenā problēma, līdz ar to var arī kaut ko tālāk darīt. Bet dzīve ir krāsaina, viss iet uz priekšu, tie jaunieši diemžēl izaug, aiziet mācīties augstskolās un visur, bet mēs pārējie paliekam māmiņas, un tā mums tāda domu grupa, mēs sējam kopā, un nākošais, kas mums veiksmīgs ir izdevies, arī ar Gulbenes novada atbalstu tapa nākošais projektiņš. Mēs visu ziemu šeit, kundzītes no 7 līdz cienījumam vecumam, nācām kopā un daudz ko mācījāmies. Arī projekts tapa, jo vairāk zinu, jo vairāk protu. Un sievietes, kā jūs zinat, vienmēr daudz ko prot un daudz kas slēpjas varbūt sarunās, bet viena varbūt māk adīt, viena varbūt māk šūt, un arī kopā mēs mācījāmies. Un tā visu ziemu mēs arī kopā šeit strādājām. Projekta ietveros bija iespēja ne tikai tikt pie mājīgām telpām, bet arī iegādāties to aprīkojumu, mēbeles un biroja tehniku. Tas ļauj strādāt un realizēt arī dažādas aktivitātes, piemēram, sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un palīdzēt jauniešiem rast darba iemaņas. 9 Jaungulbenes jaunieši ir izgājuši mācību praksi tieši pateicoties biedrībai dažādās profesijās, un pēdējais kā brīvprātīgais darbs projektiņš bija mums projekta asistents, jo arī, lai kuru projektu uzrakstītu, tas nav tik vienkārši, tas vajadzīgs laiks, tas vajadzīgs arī informācija, un 2 meitenes praktiski beidzās septembrī, kas bija projekta asistents šeit šajās telpās, un veidojas mums nākošais projekts viņām. Šobrīd biedrībā Kāpnes tiek strādāts pie vēl kāda interesanta projekta. Tepat blakus esošā pļaviņa pārtaps par horoskopu dārzu, bet par to pastāstīsim kādu citu reizi. Tālāk dodamies uz Līgo pagastu. Arī tur kultūras namā realizēts līdera projekts un iegūts jauns aprīkojums. Iegādājušies jaunus krēslus lielajai zālē, 180 gabalus, skaņu aparatūru, gaismu aparatūru un aizkaru skatuvei. Tās bija tās lietas, kas bija tādas, tiešām nepieciešamas? Jā, jo aizkari bija ļoti veci un pēc ķīmiskās tīrīšanas viņi bija sarāvušies un pat cauri. Krēsli bija tie padomju laiku, kā jūs droši vien iedomājaties kādi, ja? Un skaņu aparatūra vispār nebija un nekādu gaismu arī. Rakstījāt projektu? Jā, uzrakstījām projektu un bijām ļoti priecīgi, kad apstiprināja, un tiešām tas ir liels ieguldījums un ieguvums mūsu kultūras namam.
Kultūras namā pagasta iedzīvotāji pulcējas gan dažādos pasākumos, gan apmeklē pašdarbības kolektīvus. Mēs pulcējamies uz 6 pulciņiem, un tieši pateicoties projektam man bija iespēja nodibināt vokāli instrumentālu ansambli, arī darbojamies regulāri. Paši spēlējam jau arī balles, ir man solistu grupiņa, izmantojam aparatūru dejām, teātrim, ir 2 teātri, 3 deju kolektīvi, un jaunieši vienkārši nāk un pavada brīvo laiku, trenējoties ģitāru spēlē vai bungu spēlē individuāli arī, un arī, protams, pulciņos. Un tad skatītāji savukārt droši vien? Skatītāji nāk baudīt koncertus, jā. Un jāsaka, ka mēs nekad nesūdzamies par skatītāju trūkumu, tiešām nāk. Un tā pasākumu kvalitāte, protams, iegādājoties šo te aparatūru, ir augusi, un droši vien tā arī viņus piesaista. Cerams, ka tā ir, jā. Lūk, tā kā, un arī ballēs arī diezgan daudz cilvēki nāk, un arī ar šo pašu aparatūru mēs varam nodrošināt mūziķiem, lai viņi var apskaņot ar mūsu pašu aparatūru. Nav jāņem līdzi savējām. Līderu projektu realizējusi arī Līgo pagasta pārvalde, Kultūras nama pagraba stāvā ierīkojot trenažieru zāli. To ļoti aktīvi apmeklē vietējie jaunieši, un šī viņiem ir gan laba iespēja pievērsties sportiskam dzīvesveidam, gan lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Līdzekļus savas medus mājas iekārtošanai projektā guvis arī Līgo pagasta bitenieks Uģis Poišs. Ar bitēm viņš darbojas jau gadus 20, taču nopietnāk šai nodarbei pievērsies pēdējo 7 gadu laikā. Jaunā medus svieda likta lietā jau iegūstot pagājušā gada medus ražu. Visu laiku tika strādāts ar rokas sviedi, uzrakstot projektu, tika iegādāta medus sviede ar visu atvākojamo galdu un ziedputekšņu kalte, lai varētu paplašināti tirdzniecības iespējas, lai nav tikai medus, lai būtu arī vēl ziedputekšņi. Bitenieks stāsta, ka šāda sviede darbu ļoti atvieglo. Rokas sviedi var izdarīt krietni mazāk, tā kā ir doma paplašināties un visu darboties vairāk ar biškopību. Tas nav izdarāms vairs. Lai varētu paplašināties un visu darīt vairāk, ir vajadzīga kārtīga sviede. Uģis Poišs plāno paplašināt savu bišu dravu 100 saimēm, pievienojot vēl tikpat. Pagaidām medus tiek realizēts ģimenes un draugu lokā, tomēr tiek domāts arī par plašāku tirdzniecību. Nevar zināt vēl, cik būs tā medus, un visa ir jāsasniedz kādas saimju skaits noteikts, lai varētu zināt, cik gadā var iegūt. Pirms 3 gadiem Galgauskas pagastā tika nodibināta biedrība Veiši, kas realizējot līderu projektu, ieguva līdzekļus skaņu aparatūras iegādēji. Skaņu aparatūru mēs izmantojam koncertos, masu pasākumos, kā arī dažādos citos pasākumos. Projektu realizēt un īstenot palīdz ansamblis Veišu muzikanti, kam mēs arī mums viņa bija vajadzīga, jo mēs dziedājām paši ar savām mutēm, bet ar aparatūras palīdzību mēs, protams, varam to daudz vieglāk, raitāk un radošāk. Veišu muzikanti ir vietējais pašdarbības kolektīvs, kas šogad nosvinēja savu 10. dzimšanas dienu. Programmas ir ļoti daudz, dažādas raibas. Tur arī varēs redzēt sīkāk, ko tieši mēs esam sagatavojuši par šiem 10 gadiņiem. Dažādas dziesmas, dažādas tematikas. Tepat uz vietas vairāk tādu koncertu? Sākām mēs tepat uz vietas dziedāt, protams, tad bija uzaicinājumi arī uz citiem kaimiņu rajoniem, novadiem. Esam izbraukājuši pus Latviju, priecējuši daudzas sirdis, tuvus un tālus ciemiņus, esam sagaidījuši arī šeit. Tā kā, Pirms tam jāsaka, nebija nekādas aparatūras, nebija iespējas. Pirms tam bija aparatūra ar pagasta palīdzību iegādāta mazāk un nebija viņa tik kvalitatīva. Protams, arī dziedājām arī pie mikrofoniem, bet nebija tas. Tas nebija mūsu, bet šis projekts mums ar projekta palīdzību, tas ir mūsu. Mēs varam ar viņu braukt un dziedāt un priecāties. Kad Galgauskas kultūras namu rekonstruēja pēc ugunsgrēka, tika atjaunotas arī vairākas otrā stāva telpas, kurās ierīkoja sabiedrisko aktivitāšu centru. Tomēr pietrūka līdzekļu atbilstošu mēbeļu iegādēji, tāpēc biedrība Tautskola Vieta nolēma piesaistīt līdzekļus ar projekta palīdzību. Mēs iegādājāmies
krēslus, galdus, skapjus, datortehniku, šujmašīnu, adāmašīnu. Kopējā summa tad bija 6000 latu. Kas tad notiek tagad? Jā, šeit notiek, darbojās rokdarbu pulciņš. Jo pirms tam es sāku vadīt rokdarbu pulciņu, tad mēs te praktiski dzīvojamies pa grīdu, jo vispār nebija ne galdu, ne skapju, nekādu mēbeļu. Tad staipjām vienu galdu no lejas no zāles un dažus krēslus, un tā mēs strādājam kaut kādus 2 gadus. Un tagad rokdarbu pulciņš intensīvi darbojās. Šujam adam arī citādākas lietas, datortehniku izmantojam. Gan no interneta meklēt materiālus, gan meklēt schēmas, printējam, fotografējam savus darbus. Tā, un tehniku izmantojam arī kultūras lielajos pasākumos. 2010. gadā biedrība, sadarbojoties ar Galgauskas pamatskolu, realizēja vēl vienu projektu – uzcēla siltumnīcu. Tur darbojas vecāki. Patreiz sastādīšu puķītes, mēs aizbrauksim paskatīties, un tas gan ir maziņas, jo tā pirmā raža ir izvākta, dotā brīdī diezgan tukšs tur izskatās, bet, principā notiek, bērni mācās audzēt stādiņus. Mums jau tāda lielā doma ir, kad kaut ko mēģināt potēt un atjaunot Galgauskas dārzkopības tradīcijas, jo kādreiz šeit bija ļoti lielas siltumnīcas, un dārzkopība bija diezgan augstā līmenī. Tas arī radīja to domu? Tas arī radīja to domu, ka vienkārši vajag kaut ko atjaunot, jo bērniem vienkārši nav reāli iemaņu. Nekā darbā, jo ļoti daudz vecāku vairs neko nedara, ne šuj, ne ada, ne tamborē, ne piedodat arī kaut ko audzē. Visu pērk veikalā. No siltumnīcā dārzkopības iemaņas labprāt apgūst gan skolēni, gan līdzdarbojas arī viņu vecāki. Pagājušajā gadā Galgauskā projektu realizējusi arī pagasta pārvalde, izveidojot sabiedrisko pakalpojumu centru. Šīs telpas kādreiz bija neizmantotas. Šajā ēkā ir mūsu pagasta pārvaldes telpas, biblioteka, ir mākslas klases skolas, bijušais bērnu dārzs, te kādreiz bija padomu laikos celts, un tik daudz telpu mums tieši dārziņam nevajaga. Un tagad šeit, kā jau dārziņam kādreiz bija domāta, tāda telpa, kur gatavot ēdienu, var teikt, virtuve, tās telpas neizmantotas. Mēs projekta ietvaros šīs telpas renovējām, iegādājāmies iekārtas, un pašlaik, redzat, ir izveidojies sadzīves pakalpojumu centrs Možums. Šajās telpās cilvēki var atnākt, vienkārši, atpūsties, paskatīties televizoru, var izmazgāt veļu, izžāvēt veļu, var nomazgāties dušā. Un te vēl ir blakus telpa, ko mēs arī šā projekta ietvaros arī pārveidojam, izveidojam, toaletes telpas, arī, lai var iekļūt cilvēki ar īpašajām vajadzībām. Kā stāsta pagasta pārvaldes vadītājs, ideja par šāda centra iekārtošanu radās pateicoties iedzīvotāju interesei un pieprasījumam. Tā šobrīd arī netrūkst šo pakalpojumu izmantotāju. Laukos ir gan vientuļi cilvēki, ir cilvēki lauku mājās, kur patiešām nav, tāpat tas siltā ūdens, un cilvēki nāk veļu mazgāt, nāk mazgāties. Tā kā tiek izmantotas telpas, izmanto arī citām vajadzībām, kā es saku, tepat blakus mums ir feldšeru punkts, tad, kad cilvēks nāk un gaida rindā, viņš ienāk te un vienkārši jau produktīvi parunāties kaut vai skaistās telpās. Tāds lūk mūsu šī mēneša ceļojums pa Gulbenes novadu, bet par citiem līderu projektiem stāstīsim atkal nākamēnes.